Labadiena, mani dārgie skatītāji! Sveiciens no Zemgales, no Dobeles, un esmu aizbraucis uz šejieni vēlreiz, jo pagājušā gadā es šeit jau biju, manā kanālā ir jau video no šejienes, bet šoreiz esmu aizbraucis apskatīties vēlreiz, lai uzzinātu, kas šeit ir mainījies, kas zied, kas nezied, un parādīt to arī jums. Šajā informācijas kioskiņā, informācijas stendi, kur iekšā ir, kur pārdot biļetes, tirgoja arī zemenes. Bet zemenes bija diezgan padārgas, tur pie kastītes bija cena klāt 20 eiro. Priekš manis tas ir nedaudz padārgi, tāpēc es nepirku, bet bija cilvēki, kas pirka, un prieks par viņiem. Šeit, kā redzams, viss jau zied, viss ir ļoti skaisti. Teikšu tā, ka šiem te baltiem ziediem, kas zied, un pilnīgi tumšiem ziediem, kas zied, smarža ir ļoti minimāla. Bet tiem, kas ir tādi sārti, tiem no turienes nāk tāda smarža, kad pilnīgi galva sāk griezties. Un video ir viens, bet aizbraukt uz turieni, pašam pastaigāt, pašam visu redzēt, tas jau ir pavisam kaut kas cits. Tāpēc es iesaku pilnīgi visiem, kas skatās man šo video, pašiem aizbraukt, tas ir tā vērts. Nu un biļešu cenas šajā gadā ir pieaugušiem 10 eiro, iegādājas aplikācijā, tad ir 9 eiro. Nu un senioriem, skolēniem, studentiem, šīm kategorijām ieejas biļetes cena ir 7 eiro. Nu un pirmās un otrās grupas cilvēkiem ar invaliditāti ieeja ir par brīvu. Pagājušā gadā es biju brīvdienās aizbraucis, tad bija ļoti daudz cilvēku, skolēnu, pensionāru, kuri visi gribēja apskatīt šo dārzu, un tad bija jāspraucās cauri. Nu, tas man gaužām nepatika, tāpēc šogad es aizbraucu darba dienā, un no paša rīta laikā, kad dārzs tikko bija atvēries vaļā. Un tad varēja pastaigāt, nebija jāgrūstās, un bija ļoti patīkami šeit atrasties. Esmu atsēdies šeit uz soliņa, nu un te sēdēt pilnīgs kaifs ir ļoti patīkami. Un tāda smarža, es nezinu, viņa nav aprakstāma. Paradīze uz zemes virsmas. Iesaku visiem šeit atbraukt un tiešām paskatīties. Savukārt, ja jūs pagājušā gadā skatījāties manu video, tad droši vien redzējāt šo skatu platformu. Šeit var uzkāpt augšā un paskatīties no augšas uz dārzu. Manuprāt, ļoti laba ideja. Tikai tā platforma varēja būt vēl nedaudz augstāka, bet citādi viss bija ļoti brīnišķīgi redzams.
Kā jau pagājušā gada video stāstīju, tad šeit atrodas lapenes, kuras var īrēt priekš kāzām vai cita veida pasākumiem. Man, kā satura veidotājam, jūs skatītāji, gribas nedaudz iepiecināt, un tāpēc es gribu sarīkot nelielu konkursu. Jums ir jāpasaka, kas šajā video ir nepareizs vai nedaudz grejs, un jums tas ir jāuzraksta komentāros. Ja jūs to atminēsiet, tad es uzdāvināšu dāvanu karti. Dāvanu karte būs 10 eiro vērtībā no grāmatnīcas Jānis Roze. Un jūs vienkārši rakstat šo kļūdu komentāros, un 1. jūlijā, tas ir gandrīz ilgāk par mēnesi, es izlozēšu vienu komentāru, kurā būs uzrakstīta pareizā atbilde. Ja nebūs šīs pareizās atbildes, tad diemžēl nekā, tad kādā citā video sarīkošu kādu citu konkursu. Kaut kā tā. Lūk, tāds bija mans brauciens uz Dobeles ceriņu dārzu. Ceru, ka jums patika. Ceru, ka jūs paši aizbrauksiet. Un tagad teikšu jums lielo tā. Ceru, ka abonēsiet manu kanālu. Un tāpat arī ļoti ceru, ka nospiedīsiet pogu patīk. Un lai veicas manā nelielajā konkursiņā. Lai visiem jauks vakars, jauks rīts vai vienkārši jauka diena.